Kā šis pakruto spaini, kur tā dabūja? No puķpoda. Kāpēc vienkārši spaini nepaņēma? Nezinu, labs jautājums. Vajadzētu nopirkt laikam kādu trakerīti. Reku mums ir smuks spainīts no trakerīša. Tu filmē, kā mēs spodmiks taisam, ja? Protams. Spodmiks, tā. Krašotais tīģerieksts. Vakar iemērcējām. Veselos točnu vārīts. Krašotos aplietā karstu ūdeni. Ko mēs darām? Mēs ņemam no šejieniem peletes un gāžam klāstai sūņai skaistinieki. Gāžam iekšā visas. Tad mums ir mana mīļākā N-butriks kukurūza. Uz viņas jūtiņa vienmēr ir atsaukusies. Mēs arī pielikām viņu pie stikmiksa. Darām klāt mūsu kukurūzu. Tad mēs paņemam sakrastam mūsu tīģeriekstu sīrupu. Šitais ir oriģināls tīģeriekstu sīrups. Nu reizes divas labāks nekā dinamīta, tāpēc, ka dinamīta ir atšķaidīts tīģerieksts sīrups ar papildus atraktantiem, kuri nav vajadzīgi. Nu, paskaties, tāda zaptīta skaisti. Čuk, čuk, čuk. Sulīgi ielējam. 300 ml uz šito pielēju, uz pilnu spaini būtu viss. Un tad mēs paņemam mūsu izvēles boiliņas. Šoreiz tas ir megalodons, un mēs viņas divos veidos pievienojam. Pirmais veids ir vienkārši saspaidam. Kāpēc saspaidam? Lai viņai saplēst apvalku un lai viņai tas šķidrums ieiet iekšā, viņa ātrāk sāk strādāt. Un otrs veids, paņemam krušu. Gandrīz nenoķēra. Nenoķēra. Iemetam krušā un piegāžam tā klāt. Boils var noteikti likt arī vairāk klāt, tā kā mums ir spuļu dīķos cope un te var barot visu kaut ko un ķert tāpat. Tad nav arī obligāti naudu jātērē. Šitais būtībā ir tikai smaržai garšai. Tad ir šitādi te neša šķidrumiņi. Salted squid, wormcel, brain shrimp, gamarus. Šodien mēs šito jau pievienojam pie stīgmiksa un ķeram zivtiņas. Smird viņš nenormāli. Emil? Emils gandrīz apējumās. Un mēs paņemam un pielējam arī viņu kaut kādus 100 ml klāt. Lai zivī būtu tas ķīmiskais sastāvs. Ja to wormcelu mēs iemaisam pēc peletīties iekšā, pārklājam, un tad pārējo visu mēs smuki samaisam kopā. Un rekord parādīt, kā izskatās mūsu spodmiks. Tīģerieksts, pelets, kukurūza, boili un pāris likvīdi. Un paga, pēdējā lieta. Engā tev Latvijas sveiki. Labdien. Tu izrunājies un tad pabeigsim. Izrunājies? Jā. Šitā ir tā lieta, ko liek pavasarī klāt. Un arī vasarā zivī pēc ziemas vajag minerālu vielas. Es jau pie makaroniem lieku. Nu, varētu būt, jā, tā ir sāls, jā. Un tad mēs tā kārtīgi pieberam, parādi, ka es daudz sāli pieberu klāt. Nu, un tad tagad būs tas gatavais miks sāli. Es lieku kā pēdējo, lai pelēs paspēja bišķiņu šķidrumu uzsūkt. Tā sāls mazāk pūst ārā. Tagad mēs to visu gāzīsim tur iekšā, uztaisīsim megatočku. Skatīsimies, kāda būs atsaucība no viņas.